Mēs nu reiz dzīvojam tādā valstī, kur lai nu kā bērnu nekad nevar būt par daudz. To mums nepārtraukti atgādina skaudrie demogrāfijas rādītāji. Bet vai tiešām daudz bērnu ģimene ir mīlēta, cienīta un vienmēr pieņemta sabiedrībā? Tas ir mūsu zilonis šoreiz Starptautiskajā ģimenes dienā. Un šodien ar mums kopā ir divi viesi šeit studijā, kuriem es esmu pilnīgi droša mājās nekad nav garlaicīgi. Jānis Jančevics ir 4 bērnu tēvs un savukārt Baiba Ozola ir 12 bērnu mamma. Bet mēs sarunu gan sāksim ar vietnes TikTok video, kur kāda daudzbērnu ģimenes mamma vienkārši parāda, kāda viņas ģimenē izskatās veļas diena. Lūk, Baiba, tas ir tieši tāpat kā tavās mājās. Man nav atsevišķa telpa, lai uzglabātu tik daudz drēbes, bet es mēģinu raitāk tās drēbes mazgāt. Nekrāju tik ilgi. Bet principā tavās mājās veļas diena ir katru dienu? Jā, manās mājās veļas mašīna darbojās vismaz 3 reizes dienā. Pietiek ar vienu veļas mašīnu? Pietiek, ir arī noplīsušas, bet pietiek, jā. Jāni, tavās mājās arī kaut kā stipri līdzīga varētu būt? Tik līdzīgi nav, bet es domāju, ka darbojās katru dienu. Es varbūt neesmu visatbildīgākais par veļas mašīnu. Reizēm tā darbojās arī tad, kad es neesmu klāt. Bet es domāju, ka darbojos katru dienu. Es domāju, ka tas, par ko tu esi atbildīgs, par to, lai tā veļas mašīna būtu tais mājās. Un droši vien, ka Baibas vīrs tieši tāpat ir jādara viss, lai tā veļas mašīna būtu un lai tā varētu griezties 3 reizes dienā, ja tas ir nepieciešams. Vai jūs jau no bērnības zinājāt, ka gribat daudz bērnu un zinājāt, ka jums būs kuplas ģimenes, vai tomēr tas notika kaut kā tā laikam ejot viens, tad otrs, tad trešais? Un tad jau kurš skaita, vai ne? Baiba? Manā gadījumā bija tā, ka mēs ar brāli bijām divatā pie vecmāmiņas un vectētiņa algām, un man likās, ka man vajadzētu vēl kādu māsiņu ar ko paspēlēties. Tad, kad man būs bērni, man būs vismaz 3. Tas bija tāds mans sākuma, tāds sapnītis, kāda varētu izskatīties tā manā turpmākā dzīve, kad būšu pieaudzis cilvēks, jā. Bet, ka tik daudz es nedomāju. Sāksim ar to, ka uz Baibas fona mēs neesam daudzbērnu ģimene. Jūs esat vienkārši 4 bērnu ģimene. Paliksim pie tā. 4 bērnu ģimene. Un tad es vienmēr esmu zinājis, ka kaut kāda teikšana ir tai otrai pusē arī. Un tā otra persona. Bet es domāju, ka man līdzīgi kā Baibai nekad nekas nav bijis pret 3 bērniem. Vismaz 3 bērniem. Un tad jau, ja 4, tad kā laimiņa lems? Jā, un tad domātu, ja 5, bet palikām pie 4, jā, ļoti labs cipars. Bet, kad mēs tev uzrunājām šim raidījumam, tu sacīji, ka audzināt daudzbērnu ģimeni, būt daudzbērnu ģimenes mammai, to var likt vienlīdzības zīme, kā vadīt uzņēmumu. Kā to domu tu varētu mazliet plašāk paraksturot? Ļoti vienkārši. Katram bērnam katru dienu ir kaut kur citur jāiet, un tev kā mammai ir jāzina, kur iet tavi bērni. Un, attiecīgi, mums virtuvē ir tāda tāfele, kur mums ir... Cik liela, piedod, Baiba, ir tā tāfele? Jo es zinu, ka 3 bērnu ģimenēs tā ir vienkārši A4 lapa, kur ir nedēļa sarakstīta, un tad tur mēģina ietūcīt, kad kuram bērnam ir kaut kāda pulciņa. Kā tas ir ar tik kuplu ģimeni? Sāksim ar to, ka 4 no bērniem jau ir patstāvīgā dzīvē, tā kā jau paši jau savus plānus liek pie saviem leduskapiem vai pie sienas, bet tie, kas ir mums klasika, tāds 7-nieks mājās, un ne jau viņiem visiem arī jāiet. Bērndārzniekam jau nav tāds grafiks, kur viņam būtu jāiet. Jau viņam būs. bet attiecīgi tas, kas mums ir mājās, tas cilvēku komplekts, tad mēs ietilpstam tādā apmēram šāda izmēra tāfelītē, kur mums ir arī pierakstīti svarīgākie notikumi, kas mums jārealizē tuvākajā laikā. Tur, piemēram, jāaiziet pie higienista vai kaut kādas tādas lietas, kas ir jāieplāno un jāizdara, un tad man ir jāsaskaņo, vai tas skolnieks attiecīgi tajā laikā apmēram varētu tikt.
Un tad, jā, tad es tikai papildinu. Kaut kā tā, jā. Māma kā uzņēmuma vadītāja, jūs mājās arī ir kāda, lai nebūtu lapa, kur ir sarakstīts Mums tā kā 3 bērnu ģimenēs. Mums vidēji pietiek ar A4. Jā. Tad tur ir sarakstīts nedēļas plāni? Nedēļa. Ka reizēm ir arī 2 A4 lapas, ir arī mēnešu plāni, lai zinātu, kas tur, kur pārklājās, nepārklājās. Bet tā jūsu ģimenē ir vairāk sievas vai tomēr tāva atbildība, Tikai lai tas sievas. plāns? Tikai sievas, jā. Tad jūsu ģimenē... Mans, kā tu pieminēji, man ir, lai tā lapa vispār būtu. Jā. Un Ilze aizpilda to lapu, jā. Tad Ilze arī vada Jančevicu ģimenes uzņēmumu. Jā. Es zinu, ka man kā 3 bērnu mammai mēdz bērnu vārdu sajukt. Es domāju, ak, šausmas, kā tas ir ar 12 bērniem? Viss ir trendiņa rezultāts. Vecākais un jaunākais bērns ir cik veci? Vecākajam dēlam būs 25, jaunākajam būs 4. Var vārdus nosaukt? Tāds neliels izaicinājums. Jā, Jākabs, Matīs, Marta, Kārlis, Anna, Marija, Ernests, Gustavs, Austra, Rūta, Grieta un Druvis un Miķelis. Tik skaisti vārdi. Protams. Tāpēc, ka uzvārds prasa latviskus vārdus. Kas ir tas foršais, ka ir daudz bērnu? Viens ir skaidrs, ka tur tas ir milzu menedžments, un kas ir tas pats foršākais? Tāds ļoti grūts un tenī pašā laikā dziļš jautājums. Foršākais. Tas, ka mēs vispār varam dzīvot vienā laikā ar šiem cilvēkiem, ka viņiem ir unikāla pieredze mācīties no mazajiem, no lielajiem brāļiem. Kāpēc, piemēram, Druvis ieguva tādu vārdu, jo viņš ienāca bērnu druvā. Viņš ienāca, kur viss jau zeļ un plaukst. Un viņam ir tā laime sajust to brāļu un māsu mīlestību, kas varbūt citam nebūtu. Un es ļoti novērtēju to, ka pirms gada pusauģi varēja atskārst to, ka ir vecākie brāļi un māsas un prasīt padomu, ko darīt, kad uznāk kaut kādas, depresīvas domas un kā jau tas notiek pusauģu vecumā, dažādi tādi jautājumi, ar kuriem varbūt netiek galā un negribas īsti runāt ar vecākiem, un tev ir tas brālis vai māsa, ar ko tu atrod to kopējo valodu, un tu vari paprasīt padomu savējiem, nevis iet un meklēt padomu uz ielas pie draugiem kaut kādiem, kuriem tu nezini, kādu padomu tev iedos. Jo tā ir tā pievienotā vērtība daudzbērnu ģimenē, ka tev ir kam paprasīt padomu. Kas ir, Jāni, tavuprāt, tavas ģimenes, 4 bērnu ģimenes, ko mēs sapratām, mēs Baibas klātbūtnē nesauksim par daudz bērnu ģimeni, bet tomēr tādā no likuma viedokļa raugotā ir daudz bērnu ģimeni, kas ir tā pievienotā vērtība? Pievienotā vērtība. Pirmkārt, es varu atbildēt par sevi, un es negribētu lietot vārdus vīrietis un tā tālāk. Es kļuvu par cilvēku manā izpratnē, tad, kad man piedzima pirmais bērns. Līdz tam, kā lai pasaka, lai neaizvainotu nevienu tos, kam nav, bet es kļuvu par cilvēku tādā nozīmē, kas ir atbildība, kas ir rūpes un tā tālāk un tā joprojām. Tu kļuvi par cilvēku savā personiskajā nozīmē, bet, labi, ar pirmo bērnu tu kļuvi par cilvēku. Un kas tad notika, kad pasaulē nāca 4. bērns? Tad pirms nāca 4. mums ar vienu no meitām, mēs ar Ilzi pavisam nesen runājām par to, ka Ilzi tā kā drusku ticētu, ka pēc nāves varētu būt gaisma un tā tālāk un tā projām. Un es ar vienu no savām meitām domāju, ka varbūt, ka mūs, kad sadedzina aproku un tā tālāk, ka mēs netik ļoti tai gaismai ticām. Bet to pat otrā meita zināja par gēniem, par genomiem, ka kaut kas tiek nodots tālāk. Un līdz ar to arī tā meita, kas varbūt tai gaismai tik ļoti netic, un mēs stāstījām, ka tas gēns no tām 7 paudzēm ir nodots, un tas gēns jau ir tajos 4. Un viņu tēvs un māte ir to gēnu nodevēji. Man liekas tas, ka mēs ar Ilzi no tām iepriekšējām 7 paudzēm esam jau nodevuši tālāk no to, kas ir bijis pirms mums. Tas ir labi. Bet tas ir vienmēr svarīgi?
Un kas vispār tad ir atsevišķs raidījums, tad tā nav viena stunda, kas ir jēga, kas ir svarīga un tā tālāk. Jā, tas, ka man ir bērni, jā, tas ir svarīgi. Bērni ir mani skolotāji, tas ir ļoti svarīgi. No pirmās dienas es esmu ļoti daudz mācījies, turpinu mācīties. Un fantastiskais skolotājs Ilze, kas palīdz mācīties no maniem bērniem, es tiešām domāju, ka bērni ir bijuši vieni no maniem lielākiem skolotājiem manā dzīvē. Un arī, kā tu pieminēji, 4. līdz 4. piedzimšanu, tie 4 kopā ir mani mācījuši un izveidojuši par to, kas es esmu. Un ja es kaut nedaudz esmu šobrīd mierā ar sevi, tad tas vislielākajā mērā ir pateicoties bērniem un, protams, vecākiem, kas man radījuši. Ilze, Baiba, es par Jāņa sieva Ilzi aizdomājos, Ilzei sveiciens. Baiba, tev ko ir bērni iemācījuši, vai tu esi sev tā kā mēģinājis noformulēt? Jo skaidrs, ka 12 bērnu mammai būt, tas ir milzīgs izaicinājums. Kā tev šķiet, ko tu esi iemācījusies? Man šķiet, ka vislielākais ieguvums man ir tas, ka tāda pacietības skola, ka tev reizēm ir tas troksnis mājās tāds, ka tev liekas, ka tavs jumts, nevis tas, bet šīs kaut Abi divi reizēm droši vien šķiet. Mazliet sāk šķobīties, jā. Un ko es esmu iemācījusies, ka tad, kad mamma jau tuvojas brīdim, kad tas jumts sāka ļodzīties, tad mamma ir tāds kluss lūgums: tēti, vai es varu paņemt savu labāko draugu velosipēdu un pazust uz 3 stundām? Jā, nu tas ir tas, ko es esmu iemācījusies, nedarīt sev pāri, kad tev jau viss vārās tur. Bet vai tu piefiksēji, pie kura bērna tu šo sev iedevi, šo iespēju nesajukt prātā, piedod par tik ļoti tiešu izteicienu? Tas laikam bija pēc 4. Es esmu apstājies. Bet pēc tam arī tur visādi citādāk ieguvumi bija. Pateicoties vecākajam dēlam, man ir vairāk drosmes, jo mēs, spilgts piemērs, mēs pagājušajā vasarā bijām nodomājuši, brauksim ar automašīnu uz Poliju. Un kaut kā pēdējā vakarā man tādas šaubas, vai mēs to spēsim, vai mēs to troksti mašīnā izturēsim. Un vecākais dēls saka: mammu, mēs ar tēti turēsim, un tad, uz maiņām, tad, mēs kļūsim par izklaides centriem. Un tad es, tad tu, un tad es tā, labi, ja tu tā saki, tad vēl tā frāze bija tāda: nepamēģināsim, neuzzināsim. To viņš citēja mani, jo parasti es tā saku. Mašīna, kāda mašīna, piedodiet, bet tik kuplai ģimenei? Autobuss tas taču ir. Tāds 9-vietīgs buss. Visi jau mēs tāpat neaizbraucām. Jā, bet... Tad pa 9 jūs braucat? Jā, Vairāk nevar. Starp citu, mēs arī šim tematam pieskarsimies tiem izaicinājumiem, ko nozīmē būt daudzbērnu ģimenei šā brīža Latvijā. Un tad vēl, piemēram, tāds izaicinājums: jā, mēs jūs gribētu ciemos sagaidīt, bet vai var sarunāt, ka jūs nebrauciet visi? Ko darīt tādā brīdī? Tas būs viens no jautājumiem redzījuma turpinājumā. Un tad, vai mēdz būt tā, ka arī pajautā, jūs par kontracepciju kaut ko esat dzirdējuši? Tas pēc īsa brīža. Daudzbērnu ģimeņu ikdiena un izaicinājumi šeit pie mums Latvijā. Tas ir mūsu šodienas temats, un viesiem ar 12 bērnu pieredzi un 4 bērnu pieredzi es aicinu pievienoties žurnāla Mans mazais redaktori Ēriku Bērziņu, kur ir 3 bērnu māma. Lūdzu, Ērika. Sveiki. Redzi, Ērika, jāsaka, mēs abas divas arī, no tāda likuma viedokļa raugot, skaitāmies kā daudz bērnu mammas. Mums ir tie 3 bērni, bet mēs jau ar Jāni vienojāmies. Viņam ir 4. Jānis saka, mēs Baibas klātbūtnē nevaram saukt sevi par daudz bērnu. Pilnībā piekrītu. Tas būtu tā kā mazliet pat aizvainojoši, es nezinu.
Bet, jā, jo tā mēs tā padomājam, Baibai ir 4 reizes vairāk bērnu nekā mums. Neiedziniet mani kompleksu. Es vienkārši gribu tā kā slavēt, un tas ir apbrīnojami, jo es iedomājos 3 grūtniecības, tas paņem spēku, tas pēc tam zīdīšana, tas paņem pienu un visu no tevis, un tu esi tam gājusi tik daudz reižu. Kas ir tas, kas pirmkārt tev ļauj tik labi izskatīties? Mans draugs velosipēds. Aktīvs dzīvesveids. Nē, patiesībā tiem bērniem jau visu laiku ir jājoņo līdzi, un tu vienkārši nevar iesūbēt. Tev ir jābūt tam dzinēja spēkam un jādarbojas ar viņiem. Un man šķiet, ka tas arī ir tas, kas motivē nepadoties. Un tad, kad ir tas noguruma brīdis, tad es zinu, ka labākais līdzeklis vienmēr ir vai nu pastaiga, vai nu aktīvs brauciens ar velosipēdu. Man patīk tas aktīvais dzīvesveids, un es pieļauju, ka tas arī palīdz izskatīties labāk, bet tad pašā laikā es esmu kaut kur to lasījusi, un man šķiet, ka tas varbūt arī ir pierādījies manā gadījumā, ka sieviete jau pēc dzemdībām atjaunojas, tas organisms atjaunojas. Tas jā, zobus, jā, protams, bērni katrs paņem, bet ir lietas, kuras tomēr ir arī kā tādas labas lietas, ko tu iegūst pēc tam. Ērika, no tavā gadījumā mēs tomēr tu esi 3 bērnu mamma, un tev arī ir tie izaicinājumi, ko nozīmē gan audzināt 3 bērnus, gan arī audzināt bērnus un būvēt karjeru vienlaikus. Jā, es īstenībā ikdienā jūtu arī gana daudz izaicinājums ar 3 bērniem. Kādi tie ir, piemēram? Man ar bērniem ir ļoti emocionāli tuvas attiecības. Un, piemēram, vakarā, kad es atnāku mājās pēc garas darba dienas, kas bieži vien ir ap kādiem 8 vakarā, man jau stāv viņi rindā. Viņi stāv rindā un viņiem vajag mammu. Katram vajag pastāstīt, kā viņam pa dienu ir gājis, ir kaut kādas problēmas, kaut kādi jautājumi, kaut kādi stresi. Un tad es viņiem arī saku, ka jārunā pa vienam, visi pēc kārtas. Un tad es reizēm arī aizdomājos, bet kā būtu, ja man vēl tur 5 bērni stāvētu rindā, kuriem vajadzētu tieši to emocionālo kontaktu, tieši to mammu. Un, tas ir laikam tāds pat lielākais izaicinājums, jo visu pārējo var nomenedžēt. Un es atceros, ka es vispār nebiju domājis, ka man būs 3 bērni, jo es nāku no 2 bērnu ģimenes, mans vīrs nāk no 2 bērnu ģimenes, un 3. bērns bija tāds pārsteigums, bet patīkams, gaidīts un superīgs pārsteigums. Un tad es arī domāju, bet kā, ka man bija 2 bērni, katram varēja iedot roku. Kā es iedošu vēl 3. bērnam roku? Bet tu aizkadrā mums stāstīji, ka jums žurnālā Mans mazais bija tāda interesanta darbu sērija, tāds temats tieši saistībā ar mūsu šodienas tematu par to karjeras apvienošanu ar daudz bērnu mammu. Patiesībā tas bija brīnišķīgs fotoprojekts, par kur man pastāstīja fotogrāfs Ansis Klucis, kas arī pats ir tētis 3 bērniem, un viņš ceļoja pa visu Latviju un meklēja stiprās ģimenes, kur ir 7 un vairāk bērni. Un tad mēs žurnālā varējām arī ar tām ģimenēm iepazīties un par pāris ģimenēm pastāstīt tuvāk. Un tur bija interesanti tas, varbūt arī tāpēc, ka tas ir žurnāls. Ka neviens nesūdzējās. Neviens neteica, cik ir grūti, īstenībā ir grūti. Citur tu varēji tā kā starp rindiņām izlasīt, ka tomēr ir grūti. Bet visam pāri bija tas lielais prieks, tā lielā mīlestība, tā sajūta, ka ģimene patiešām ir tava bagātība, lai cik tas varbūt neskanētu triviāli, mēs sakam, ģimene ir mūsu bagātība, bet tā patiešām ir. Vai ne, Baiba? Tā ir. Jā, man bija tā laime būt arī vienai no šīs fotoprojekta dalībniekiem kopā ar savu ģimeni. Un es tieši arī biju uz to izstādes atklāšanu, kas bija Rundālē. Un es atceros, kā fotogrāfs pats arī teica tām ģimenēm, jūs esat tādi tīrraģņi. Jūs ir kaut kas tāds, ko gribās parādīt tiem pārējiem.
kas nav ikdiena. Tas ir kas tieši nav tas standarts. Tas ir tieši tas, ko mēs arī šoreiz gribējām mūsu raidījumā, ka tā nav tāda ikdiena, tik daudz bērnu, tā nav ikdiena. Bet, ja mēs tā paskatāmies, tad, piemēram, tev karjera ir mammai būt. Jā, man tagad arī kā jaunākajam bērnam jau ir 3,5, un es domāju, tagad jau viņš aiziet dārziņā un varētu kaut ko tā kā padarīt, kādu darbiņu. Bet tu saproti, ka tev gribās redzēt, kā tie bērni izaug, un man liekas, ka mana tā karjera noteikti neatsver to, ko es gribu redzēt. Es negribu sev nozagt to mirkli, kad es redzu, kad meita man nospēlē čēles skandarbu, ka viņa uzzīmē mākslas skolē fantastisku darbu, izveidot to mirkli, kad atnāk no bērndārza un saka, mamma, es tev mīlu un apķerās, un tu vienkārši kūsti no laimes, cik viņam ir forša sajūta satikt savu mammu, nevis gaidīt, mamma drīz tēt atnāks, viņai drīz darbs beigsies, un to sajūtu es negribētu nekad mūžā piedzīvot, jo man liekas... Varbūt, ka nevajag to sajūtu laist sevi iekšā, un panākt iespējams to. Es tagad uz Ēriku skatos panākt to, ka tie bērni nejūtas apdalīti arī tad, ja mamma atnāk vēlāk vakarā mājās. Piemēram, viņa atbrauc, es atvainojos 8:30, bet viņa atbrauc, un tad viņa ir tajā brīdī. Bet, protams, pasaulē ir daudz piemēru, kur ir cilvēki ar veiksmīgu karjeru, un viņiem ir arī pulka bērnu. Piemēram, skandalozais uzņēmējs Ilons Masks ir 10 bērniem tēvs. Šobrīd, jo es domāju, ka Masks pie tie skaitļi noteikti neapstāsies. Nelaiķim reperim DMX ir 15 bērnu. Aktierim Edijam Mērfijam ir 10 bērni, tiesa gan no 5 dažādām sievām. Visi bagāti, visi veiksmīgi, visiem ir izcils karjeras, visi vīrieši, meklējot informāciju par sievietēm, krietni mazāk. Angelīna Džolija un Madonna, tur katrai pa 6 bērniem, bet Jānim ir iespēja karjeru un bērnus. Jāņa sieva ir pilna laika mamma? Nē. Arī karjeru apvienot. Jo mums jau bija mēs esam runājuši par to, ka skaidrs, ka pat, ja es kaut drusiņu domātu, iedomājos, kā tagad izklausītos, ja es Baibas un arī Ēriks un tavāk būtu teikt, ka man ir kaut kas grūti. Tas būtu, es varētu pats sevi aplaudēt. Bet viena no lietām, kur šī valsts absolūti nav atbilstoša, tam sameklēt puslodzes, trešdaļslodzes, ceturtdaļslodzes darbu, vienkārši nav iespējami. Un tā kā arī tu varbūt zini dažus manus bērnus un ar vecākajām meitām mēs runājam par sieviešu tiesībām. Es sieviešu vietā noteikti vairāk cīnītos nevis par identisku vienādu samaksu, bet man kā 4 bērnu tēvam, kā kaut vai pēc 2 gadiem tiesībām uz 6 stundu darba dienu. Jo tev tikko ir palaists bērns bērnu dārzā, ka tev ir tiesības, 16 aiziet no darba un tā tālāk un tā projām. Vai arī pieņemsim Baibas gadījumā, mēs mazliet ieskicējām pirms tam saņemt virkni dažādu pakalpojumu, piemēram, mamām, kurām ir 5+ bērni, vai no ar kaut kādu atvieglotu samaksu vai jebkā citādi. Jo skaidrs, ka jo vairāk bērnu, jo šīs ģimenes to pierāda šķiet visas iespējamās aptaujas un pētījumi, jo lielāks risks nabadzībai ir šīm ģimenēm, un nauda tām ir liela nozīme, un tas ir tāds atslēgas vārds. Par tiem ikdienas tēriņiem runājot, kā to samanedžēt, kas ir tas, kas prasa visvairāk naudas daudzbērnu ģimenē? Skatos uz Baibu. Mēs neesam daudzbērnu ģimene. Pārtika. Jāni? Mēs neesam daudzbērnu ģimene. 4 bērnu ģimenei, kas tad ir tas? Kas prasa visvairāk naudas? Es tiešām nezinu. Izklaides nav? Nē, mums ir ārkārtīgi, bet, protams, ir, ja Baiba piemina izklaides, ir tā, ka kino ar popkornu manai ģimenei maksā pilnīgi citu naudas summu, nekā viens bērns aiziet un palūdz otru popkornu vai otru vēl kaut ko un tā tālāk. Un tā. Protams, nezinu izklaides. Es gribētu domāt, ka kopā ar pārtika mums, es saku, mums ir ļoti labā līdzsvarā. Mēs ar Ilzi esam
veltījuši pietiekami daudz uzmanības. Mēs stāstam, kāpēc mēs dzīvojam tur, kur mēs dzīvojam, kāpēc mums ir tāds telefons, kāds ir telefons, kāpēc mums varbūt nav tāda māja, kāpēc tik bieži un tā tālāk un tā joprojām. Un es domāju, ka mani bērni arī zina un redz, kas ir vienu bērnu ģimenēs, un varbūt finansiāli vienu bērnu ģimenē ir citādāk finansiāli. Vai psiholoģiski viena bērna vecākiem ir vieglāk, es par to ļoti šaubos. Mums ļoti ir palīdzējis tas, ka jau sākot ar otro bērnu, tas, ko bērni dara savā starpā, vienmēr ir atbalstīt runāšanās starp māsām, brāli un tā tālāk. Tas, ko arī Baiba teica, ka tie bērni savā starpā veido tādu komandu vai komūnu. Portāls Delfi savukārt reiz publicēja rakstu par dažādām daudzbērnu ģimeņu pieredzēm, un divas mammas sacījušas par to, kas ir tās greznības, ko viņas nezina. Es nezinu, kas ir spā, un es pēc tā neilgojos, esmu pieradusi dzīvot ar to, kas ir. Un vēl kāds viedoklis, ka kosmētikas neesmu lietojis vairākus gadus, jo zinu, cik tā ir dārga. Kas ir tas, ko Baiba, tu esi upurējusi? Spā, tu esi bijusi? Jā, mēs bijām pēc Polijas brauciena. Gribās pilnīgi izstāstīt. Jā, mums sanāca tā, ka mēs nezinām, ka Polijā svētdienā pārtikas veikali ir slēgti. Tāpēc visiem ļoti gribējās ēst un nācās braukt cauri visai Polijai un nēdušiem, jo benzīntankā, kas tur bija, tas tur bija nopērkams. Un tad mēs to odziņu, jeb to ekstru atstājām Lietuvai, un tur mēs paņēmām viesnīcu ar ēdināšanu un ar spā. Pēc tām mokām. Tā kā esmu bijusi arī spā. Bet ir kaut kas, ko ir nācies upurēt? Ko tu pati varētu saukt par upuri? Vai tu vienkārši neskati tādās kategorijās? Es varbūt tā vairāk savu neatgādinu to, jo tas būtu tā, kā nozagt savu prieku. Jā, varbūt kaut kādi ceļojumi. Kā es parasti saku, bērni ir mani nenotikušie ceļojumi. Man šķiet, ka vienā žurnālā bija tāds tas virsraksts. Bet tā jau nav, ka pavisam nav bijuši ceļojumi, ko mēs dzirdējām. Nē, viennozīmīgi. Covid laikā es varu apgalvot, ka man ļoti patīk par to riteņbraukšanu. Jā. Bija tā, ka vīrs visu nedēļu strādā, un tad, kad bija brīvdienas, tad es teicu, sestdiena ir mana diena, es vienkārši no rīta paņēmu savu velospēdu, ieliku vilcienā un vienkārši braucu pa Latviju. Jā. Un citreiz tas bija tā, ka paiet laiks, un tu skaties, tu jau 7000 kilometrus nomirts, un kur tas ir bijis un kas viss ir, nav tikai redzēts. Man tomēr vēl pāris tās praktiskās lietas. Ne par tiem zaudējumiem, bet par to praktiskās ikdienas lietas, cik lielā katlā zupu jūsu mājās vāra un vai visi ēd visu to, ko pagatavo? Ja viņi nēd, tad viņiem ir jāgatavo pašiem. Bet pa lielam man šķiet, ka viņi ēd to, ko pagatavo. Bet zupas katls ir cik litrīgs? Ne ar ko milzīgāks, kā, man liekas, parasti iedomājās, ka ir liela ģimene, ka viņi noteikti ļoti daudz apēd. Man šķiet, ka tas ir kaut kāds 4 litru katls. Viens video, ko mēs tiktu kā atradām, daudzbērnu mamma gatavo līdzņemšanai uz skolu saviem 10 bērniem. Mēs varam paskatīties. My life be like, yeah, my life be like, Es domāju, ka šīs daudzbērnu māmas var mierīgi sevi saukt par kafejnīcas darbiniecēm, jo tas kvalificējas vienai tādai kafejnīcai. Bet tavās mājās tā izskatās, vai tas ir mīts un te ir atkal pārspīlēts nedaudz? Nē, tas nav pārspīlēts, tas ļoti labi strādā. Vecākais dēls vienā intervijā teica, mūsu mājās ir tā, kuram lielākā roka, tas arī tās konfektes no galda paņem. Bet šeit bija ļoti dziļa doma apakšā. Saliek kotletītes tā, lai dabū katrs, nevis tas, kas pirmais nāk, paņem visus un pārējie. Tur kaut kas bija. Kāds kaut ko uzcepa. Jā, tur ir ļoti daudz taisnības tur ir parādīts.
tas tā strādā. Jā, tu zini, kurš neēd salātus, kuram vajag 3 porcijas salātus. Tas jau tā iegājies. Un tad nāk virkni to aizspriedumu, kuri mums ir droši vien arī strauji jālauž, jo mēs esam šajā brīdī pierādījuši, ka ne visas daudzbērnu ģimenes bērnus rada tāpēc, lai būtu pabalsti pēc iespējas vairāk. Ne visas daudzbērnu ģimenes ir tādas, kurām ir alkohols un stipra nabadzība, bet laikam tas ir tas, ko ikdienā jauš vienalga 3, 12 vai 4 bērni. Ērika, tāda kopējā sajūta ir, ka sabiedrība joprojām diezgan aizspriedumaina ir pret daudzbērnu ģimenēm? Es nevarētu tā apgalvot. Tomēr varbūt tie ir kaut kādi apgrūtinājumi vai kaut kādas citiem varbūt ir kaut kāda aizsprieduma, bet es neteiktu, ka tā attieksme tāda uzbrūkoša. Bet jums ir bijis tā, Jāni, bet jums ir bijis tā, ka, piemēram, arī saka, atbrauciet ciemos, bet varbūt ne visi. Mēs dikti gribētu jūs satikt, bet varbūt, ka ne visi. Man tā kā sajūta ir tāda, es nemācētu sev pateikt, ka tas bija, es nezinu, pirms 8 vai 10 vai 12 gadiem, ka tur kaut kur ir bijis no pagalma skaidrs, ka ja visi mani 4 uzskrien augšā, tur nav kaut ko sadalīt. Jo es dzīvoju tādā mājā, kur Ilze visvairāk mēdz pabarot. Ieskrien tur 3 vai 4 kaimiņi, mēs pabarojam un varbūt manējie ieskrien. Bet skaidrs, ka man nav tāda bērniem starpība amplitūda kā Baibai, bet man arī ir tomēr šobrīd ir no faktiski tūdaļ 12 līdz 19. Viņi arī neskrien vairāk īsti kopā. Tā kā Erika saka, es neesmu sajūtas vispār nekāda attieksme, vismaz es un kopā ar savu ģimeni. Baiba? Man ir daži piemēri, ko var padalīties. Tie gan jau ir izsenis, ne tikko piedzīvoti, bet bija epizode tāda, ka meitai draudzene, kas dzīvoja blakus mājā, viņa teica, jūs droši vien dzīvojat tādā nabadzībā, ka jūs droši vien nevarat pat saldējumu nopirkt. Un tad es teicu, vienkārši pasauc, lai viņi atnāk ciemos. Un tā iegadījās, ka tenī dienā mūsu draugi atnesa 2 lielas kastes ar saldējumu. Un tieši tā meitene atnāca ciemos. Mēs pārēdāmies saldējumu, un saldējums vēl kastē palika pāri. Lūk, tas ir tāds dzīves pierādījums, kā tas strādā. Bet tie stereotipi, viņi laikam, klausoties arī Ērikā, tā kā mazinās, bet ar katru šādu reizi, kad mēs varam izskaidrot, viņi vēl mazāk izplēna, ja, Ērika? Es tam varu piekrist, protams, un ka viņi arī ir... Kur patiesībā arī, ka caur šiem stāstiem ierauga cilvēki, ka daudz bērnu ģimenē, kur ir tie 10 bērni, 7 bērni, ka viņi visi ir apģērbti, visi pēduši. Visi ir izglītoti. Pulciņiem ir izglītoti, dodās uz kaut kādiem pasākumiem, ka tur jau viss notiek. Spēlēs, atvainojos, jaunajā Rīgas teātrī. Līdz ar to es domāju, ka... Pirms tam, jā, es atceros tā pati meitene, es nezinu, vai tas nāca tieši no vecākiem kaut kā dzirdēt sarunu, bet bija tā, jā, ka daudzbērnu ģimenēs nav talantīgu bērnu. Un es teicu, meitiņa paklau, viņa tā drīkst domāt, bet tu zini, ka tā nav patiesība. Tev brālis spēlē klārnetu, otrs brālis spēlē akordeonu, tu dziedi. Un es atvainojos, tas, kurš spēlē akordeonu, šobrīd ir aktieris. Kā var nebūt talantīgi bērni? Tu vienkārši tas viss ir galvā. Vai var būt talantīgi bērni daudz bērnu ģimenēs? To mēs pēc īsa mirkļa šeit pat mūsu raidījumā noskaidrosim. Mēs aicināsim kādu jums skatītājs zinām cilvēku, kurš pats ir audzis 7 bērnu ģimenē, un viņš varēs izstāstīt, kā tad ir būt bērnam 7 bērnu ģimenē. Bet šobrīd es saku Ērikai paldies, mēs satiekamies pēc maza brīža. Esam atpakaļ Zilonas studijā, un mēs šodien runājam par un ap daudzbērnu ģimenēm, kādi tad ir izaicinājumi, kādi ir ieguvumi. Mēs arī šeit esam kuplā skaitā viena tāda daudzbērnu ģimene. Mums pievienojies viesis TV3 Bestabū žurnālists Oļegs Visockis. Oļeg, cik bērnu ģimenē tu esi audzis? Sveiki visiem, jā. 7 bērni. Kādi ir tie tavi kā bērnu gadu ieguvumi? Tu tagad paskaties, kas bija tas, kas bija varbūt tas grūtākais augt? Kurš tu esi 3, tur tāds pa vidu, ja? Jā, no tā pirmais dēls ģimenē, jā, 3 no vecāko gala. Izaicinošākais, es nezinu, varbūt izdzīvot tādā ziņā, ka...
Bet tu vispār izskatās labi, esi izdzīvojis. 7 bērnu ģimenē izaugt bez strīdiem, ķīviņiem, kautiņiem ir iespējams 4 un 11 bērnu? Nereāli. Es domāju, ka tieši daudz bērnu ģimene sagatavo pēc tam tos pārējos dzīves kautiņus un izaicinājumus vieglāk uztvert un arī pārdzīvot un tikt tam pāri. Jo mums jau var tā vecuma amplitūda jaunākajiem, tātad 18 gadu starpība, principā, starp jaunāko un vecāko. Līdz ar to ar tās dažādās vecuma gammas un katram savas tajā brīdī intereses bija līdz ar to. Nu jā, vienam tas likās svarīgi, otram ne, un tad radās kaut kāda saspīlējumi. Bet tas, es domāju... Kā vecāki tika galā ar tiem strīdiem, ar tiem kašķiem? Īsā versija ļāva izkauties. Vienkārši neiesaistījās. Kā jūs savās ģimenēs šajos? Es neticu, sitiet man zemē, ka kaut viena vairāku bērnu ģimene spēja bez strīdiem un kautiņiem izdzīvot. Kā jūs kā vecāki reaģējat? Nu, jāļauj nospraust robežas. Nu, kā tu savādāk to... Līdz kaut kādam brīdim tu ļauj tur vicoties. Tur galīgi jau guļ gar zemi un kāsins pagājis. Tad, protams, jā, es pētī, vai cik tā palīdzība. Mums ir Ilze mājās. Mums ir Ilze, kas mākā Baiba saka tās robežas, kas jūt, kur vajag, kurā brīdī ir tā izkaušanās un tā tālāk, bet tā, lai nav arī ķirurgi jāsauc un jābrauc uz tuvējo vienības gatu. Par robežām runājot, droši vien, ka sākšu ar Oļegu, un tad jūs varēsiet savu pieredzi izstāstīt. Nu, man liekas, ka ir diezgan grūti tas, ka tu visu laiku esi spiests arī kādu pieskatīt. Vai jūsu ģimenē šim bija novilkts robežas, ka bērnus audzina vecāki un bērni nav iesaistīti bērnu audzināšanā? Vai tomēr tu esi jaunākos pieskatījis un vecāki iet tevi un tā? Nu, ir tā, ka būs vecāki ļāva varbūt mums pašiem pieskatīt viens otru. Tas ir pirmkārt. Otra lieta, jā, bija arī šīs, var teikt, arī spiestās reizes, jo tēvs arī bieži atradās komandējumos dažādās pilsētās Latvijā, un bija reizes, kad mamma tātad brauc arī ciemos pie viņa, vai arī kaut kādi paši pasākumi bija divatā viņiem. Līdz ar to, bija reizes, kad vajadzēja palikt un gaidīt, un bija arī tās vēlās stundas, un tad bērns neklausīja, un tev rauda rokās, un tu tur dīvānā sēdi, nezini, ko darīt. Tagad jau nav, pieņemsim, kā WhatsAppā uzraksta, aizsūta bildīt vai vēl kaut ko, un uzreiz ātra saziņa, toreiz var tie telefoni, mobilā sakara arī bija kā bija. Nu, jūs liekat, mudināt, vai tā ir tāda nerakstīta vienošanās, ka vecākie bērni pieskata mazākos, atalgojums par to pienāks? Kā jūs risināt šo brāļu māsu pieskatīšanu jautājumu? Nu, ir bijis dažādi. Ir bijis, ka arī samaksā. Ir bijis, kad paši uzprasās, jo viens no dēliem ir izvēlējies pavāra profesiju, tātad atkrīt arī, kas gatavos ēst. Viņš var vienkārši praktizēt to, ko ir apguvis. Nu, un ir bijis arī tā kā, ka bišķiņi pierunā, tā kā, jā, piespieda kārtā. Jā, bet es to tā kā biju dzirdējis piemērus arī, tā kā bērna skatu punktu vērtējot, un es negribēju to tā ļoti praktizēt, tāpēc es vienmēr pēc, mūsu bērni, bet arī pašā laikā tā tev ir iespēja parunāt ar savu brāli vai māsu, kamēr tu viņu satiec šeit, drīz jau viņš būs savā dzīvē. Varbūt, jā, kaut kā tā ar tādu drīzāk sarunāšanu nekā ar piespiešanu. Var jau pieņemt darbā tajā ģimenes uzņēmumā? Jā, kaut kā tā, jā. Mēs esam, Ilze ir pratusi izvairīties. Mēs un Ilze, ka kāda reize noteikti ir bijusi, bet 4 un 12 vai 7. Mēs esam praktiski, es domāju, izvairījušies tā apzināt, ka kādam jāpieskata. Un turklāt, mums ir tā, ka arī šobrīd tūdaļ 12-gadīgais tētim un brālim māsai reizēm uztaisa paēst. Nezinu, ola, sviestmaize un tā tālāk, ka tas ir tādā balansā, ka viens otram, bet ne, ka tie divas lielās, teiksim, divas mazākos. Tās pieskatījuši. Kāds tvīterists par to izdzīvošanu vēl raksta šādi, ka daudz bērnu ģimenē ir šādi. Vakarā palicis piens tikai vienai porcijai pārslām ar pienu uz veikalu. Neviens negrib iet, māsa uzliek modinātājus 5,50, lai piens tiktu viņai. Brālis mierīgi sutina līdz 6,45, jo viņš piena pudeli ir nolicis savā istabā. Tā kā, protams,
to tu vari ar humoru, bet tajā brīdī droši vien, ka ir kaut kāda tāda sāpe. Ir bērnā sāpe, ka tur brālim varbūt vairāk, māsai, mazais tur ienāk ģimenē, visu uzmanība tiek viņam. Tas ir nākamais izaicinājums vecākiem droši vien. Par to uzmanības, nezinu, trūkumu vai tieši pārsātinātības varbūt tagad nevarēšu tā uzreiz pateikt. Es neatceros, kā ir ar to uzmanību, jo mēs dzīvojām diezgan brīvi. Mums ļāva pašiem augt. Ar to audzināšanu arī ļoti nav jau tā, ka arī palaida visu pašplūsmā, bet ļoti tā neaizrāvās, jo vienkārši bija jāvēlta laiks visiem katram. Un mēģināja vecāki, es zinu, ka mēģināja to darīt. Reizes, kad izdevās, reizes, kad nē. Bet, vēl viena nianse, kas man liekas, ir daudzbērnu ģimenēs, daudzbērnu ģimeņu bērniem aktuāla. Tev varbūt, tāpēc, ka tu esi pirmais dēls. Tiešām man būs tās brāļa bikses jāvelk vai māsas kleitas. Es tiešām nevaru savu dabūt. Es tieši gribēju jautāt, vai nav kāds brālis, kas tu gatavojies iet uz balli, bet viņš jau ir no tava skapja uzvilcis tavu žaketi un aizgājis. Un tev ir jāiet uz balli un tu atskārt. Kur ir mana žakete? Mums par laimi 8 gadu starpība. Viss tādā ziņā. Bet māsām gan tā bija tiešām cīņa reāli, jo tur māsas 5 gadu laikā tātad 4 māsas man tātad piedzima. Līdz ar to viņām bija tur tā cīņa par garderobi. Man bija tādā ziņā gandrīz privileģēts. Mums ir otrādi. Mums jau sāk skatīties uz vecāku drēbiem. Nevis sāk, jau kādu laiku skatās. Aizņemās. Jā, aizņemās, tas jau labi. Džempers nav vairāk, džempers ir tur. Nē, jā. Bet ko, Baiba, tavi bērni saka? Es zinu, ka tu braucot uz raidījumu pajautāji saviem bērniem, ko viņi saka par to, ka viņi ir auguši tik kuplā ģimenē, kas ir tās viņu atziņas? Meita teica tā, ka noteikti tas jāpasaka, ka tā ir privilēģija būt tādā ģimenē, jo tieši mēs esam izraudzījušies tādu dzīvesveidu, ka bērni mums ir vērtība. Tā ir daudz lielāka vērtība nekā jauna mašīna vai augstākais amats karjeras kāpnēs kāpjot. Un tāpēc arī es viņai vēl pārjautāju, kā tu to domāji. Tieši tā, ka jūs nevis radat bērnus pabalsta dēļ, bet jūs radat tāpēc, ka jums viņi vienkārši patīk, ka jums ir bērni, ka tā ir vērtība, ka tas ir kaut kas ir paliekoši tāds, kas ir tas, kas vieno mūs. Un arī ir tā kā ekonomiskā, kā viņi saka, tās sporta apaus varbūt nenonesājās, un tu nav jāpērk atkal jauns, un viņš tā kā pārmantojās, bet ja tev ir viens bērns, tad tev viņš pēc tam jādomā, kur tu to lietu lietas. Tā kā jau ir tā ekonomija, tomēr mēs sakām, ka tas kāds negrib tos novalkātos apaus vilkt. Bet, Oļeg, tu nāc no daudzbērnu ģimenes, un tagad skatoties uz savu dzīvi, vai tu gribi arī sev daudzbērnu ģimeni, vai tomēr nav tā, ka daudz bērnu... Jānim šis patīk jautājums. Es teiktu, ka, ja būtu, tad es neko nenožēlotu. Tu zini, kā tas ir. Zinu, bet jā, vai tu plānoji, jūs ar sievu plānojat, jums šobrīd ir viens bērns, vai jūs domājat, ka varētu būt 7? Nē, noteikti nē. Man sievas žēl. Nē, man sievas būtu žēl. Es gaņu, cik tā darba... Ar Baibu viss ir ļoti labi. Jā, es redzu, Baiba lielisks piemērs. Man sieva arī ir Baiba. Es domāju, mēs varētu arī atkārtot. Nozīme stipri droši. Tad jau spēs arī vairāk par vienu. Dzīvojot, augot daudzbērnu ģimenē, es zinu to, ka vienam bērnam, kā arī man sieva, viena bērnu ģimenes, vienam bērnam, es nezinu, es teiktu, nav interesanti. 2, 3, tas ir tāds... pateicīgs, varbūt kāds skaidrs. Un kā vēl es esmu dzirdējusi, tur, kur 2, 3, tur 4, 5, 6 un vairs nepamanīs. Es ceru, ka mēs iedvesmojām jūs šodien, skatītāji, un paldies šodienas sarunas dalībniekiem. Par daudzbērnu ģimenēm mēs varam turpināt diskutēt TV3 mājaslapā, tv3.lv/Slīpsvītra Zilonis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Atā.